Sveicināti Latvijas čigāni Latvijā un ārzemēs. Tuvojas 8. aprīlis. Būtu ļoti lieliski, ja katrs no jums padomātu par 8. aprīli. 8. aprīlis kopš 1971. gada ir izveidots daudziem romu čigānu līderiem apvienojoties, izdomāts, saskaņots viens datums, lai pārstāvētu vispasaules nācijas, romu kultūras, etnisko minoritāti, lai atgādinātu par čigānu jautājumiem, ka romi cilvēki cieš no rasistiskiem uzbrukumiem, no diskriminācijas, no sociālās nevienlīdzības. Tātad romi tika dalīti, ka viņi zemāk līmeņa sabiedrības dalībnieki un tam līdzīgi. Jo romiem, čigāniem ir arī savas cilvēktiesības, savas etniskās kultūras, identitātes iespējas, sevi gan izpaust, gan parādīt un tam līdzīgi. Tātad tas ir gan politisks, gan juridisks jautājums, un tas ir saskaņots ar Eiropas Savienību un tam līdzīgi. Tādēļ ir šis te 8. aprīlis. Un, mīļie cilvēki Latvijā un ārzemēs, padomājiet, kā jums saistās šīs 8. aprīlis. Ļoti svarīgi. Kā jūs redzat, es esmu ļoti kaislīgs, neatlaidīgs, mērķtiecīgs, metodisks un principiāls runāt par čigāniem. Es izmantoju vārdu čigāns, jo viņš ir vairāk kā 500 gadus vecs. Un to es darīju arī apzināti, lai īpaši izceltu čigānu tautību Latvijas sabiedrībā un izkaisītu šo te ideju un atgādinātu, ka čigāns ir cietis kopš padomu laikiem, diemžēl izkropļotā, deformētā veidā ir iedeiscīts, ka viņš ir bezjēdzīgs un neprasmīgs, analfabēts un dumšs un krimināls. Un tādēļ es arī izmantoju, un saistībā ar sevi es esmu tātad daudz cietis, tieši saistībā ar savu čigānisko izskatu un tam līdzīgi. Jā, un daudz tādas negatīvas emocijas, un šī tāda pašterapeitiskā aktivitāte, kuru es esmu pats transformējis sevī, un es esmu iemīlējis gan šo vārdu, gan čigānu tautu. Jā, man ir jāmācās čigānu valodu taisnība. Dzīvē tā ir ievirzījies, ka vēl neesmu iemācījies, bet kādā brīdī šādu un tad jūs varbūt dzirdēsiet, redzēsiet. Un es ceru, ka jūs mani varat pamācīt čigānu valodā, jūs varat mani uzmeklēt, piedāvāt savus romu valodas kursus kaut kādus. Jā, bet kā mēs zinām, romu valoda arī ir ar dažādiem dialektiem visos 4 novados. Daudz vārds un frāzes es saprotu, un es zinu kontekstu un tam līdzīgi. Jā. Tad 8. aprīlis mums ir jābūt kopā, vienotiem savā starpā. Jā, kas mums ir bijis savulaik, par ko mēs esam runājuši, pacēluši visādus jautājumus. Tie bija tajā laikā ļoti svarīgi, vēl joprojām ir svarīgi. Viņi ir mazliet izgaismotāki. Es ceru, ka daudziem romiem ir saprotamāki. Jā. Mēs nevēlamies aizskart aktīvisti, kuri darbojas šajā jomā, tā skaitā es, nevēlamies aizskart personīgi nevienu romu, zināmo romu Latvijas sabiedrībā vai ārpus Latvijas.